ceļš līdz Interkāram ir vairāk 10 gadu garumā, bet mēs nerunāsim par to posmu, bet paši svarīgākie pēdējie pāris, kad es izdomāju pārcelties no Rīgas, no galvaspilsētas uz mazpilsētu un meklēt tās iespējas, ko es tur varētu darīt. Mēs skatījāmies, ka tajā reģionā vēl ir vieta filiālei. Un tad es sāku meklēt ceļus, kā noslēgt, kā tikt pie šīs franšīzes. Pat cik es pazinu arī citu franšīzu īpašnieks, kas ir dibinājuši viņas no pirmās dienas. Man bija laime pazīt arī Interkārs vadītāju Latvijā Kasparu. Tad es vērsos pie viņa ar šo jautājumu, vai viņi izskata, ka Kurzemes reģionā vēl ir brīva vieta. Tad es saņēmu pozitīvu atbildi, kas, protams, nav tik vienkārši jā, mēs daram un taisam. Tas bija, principā, pusotra gada stāsts ar plānu taisīšanu, saskaņošanu, vietas parādīšanu, kur, kā, ko mēs darīsim un ar ko mēs būsim labāk, ka mēs esam mazākā pilsētā un vēl pa vidu visām 4 citām filiālēm. Tas beigās izdevās diezgan veiksmīgi, un šobrīd vairāk kā gadu mēs tur darbojamies un uzrādam labus rezultātus. Tas bija satraukums. Tas jau, kad tev teica, ka tu vari, tas jau bija satraukums, kā mēs to darīsim, ko mēs te krāsosim, ko mēs te jauksim, kā mēs te vedīsim, kādu mašīnu mēs te vedīsim. Tas bija satraukums. Tas bija brīnišķīgi. Darba stundas ir nenormālas. Tur ir 24/7 un vairākas nedēļas no vietas. Principā lielākās bažas bija par cilvēkiem, vai viņi tiks galā. Jo viens pats šo projektu nevar iznest, un līdz ar to, ja tev nav laba komanda, tad tu nevari ar to tikt galā. Es sagaidīju iespēju izmantot to plašo klāstu, kas ir Interkārs sortimentā. Tās iespējas, ko viņš sniedz, jo uz visu Latvijas uzņēmumu fona, kas piedāvā viens piedāvā rezervdaļas, viens tehnoloģijas, viens iekārtas. Interkārs ir globālāks un krietni plašāk klāstu ar to, ka mēs piedāvājam risinājumu no A līdz Z uzņēmumiem, kuram pamatbiznesa ir automašīna remonts un vispārējais. Veiksmes faktors viennozīmīgi ir cilvēki. Tas ir viennozīmīgi, sākot no veikala pārdevējiem, beidzot ar brīnišķīgu šoferu. Un arī šajā laika posmā, skatoties citās filiālēs, kā viņi iet, man nemainās cilvēki. Man mainās vienā pozīcijā, kas bija ļoti ātri saprotams, ka tas neder. Man ir visi pārdevēji ir tie paši, kas no pirmās dienas. Man noliktavas darbinieks galvenais ir no pirmās dienas. Jā, viņam ir blusas, bet man menedžeri ir no pirmās dienas. Un viņi aug, attīstās un mācās. Un tā nāk tas rezultāts. Tie grūtie brīži ir visu laiku, un viņi nav pārvarēti. Viņi nāk un ir visu laiku. Tos grūtos brīžus Interkārā var salīdzināt ar to, ka tu gatavojies skriet maratonu. Tu esi gatavs viņam, tu zini, ka tu vari noskriet. Tu viņu skrien. Un tev kāds skrien līdzi un visu laiku sit pa galvu. Tie ir konkurenti, dažreiz arī office tevi sarāja par to, ka tu neesi izdarījis kaut ko tā, kā viņi to vēlās. Cits filiāls, kuram nepatīk, ka tu ar viņām konkurē kaut kādā noteiktā reģionā. Tāpēc tie grūtie brīži ir, tu viņus pārvari, bet tā ir darba sastāvdaļa. Zin kā, tā joprojām jāuzlabo sadarbība ir ar Office. Un tā ir problēma daudzām filiālēm, ka viņas to neizmanto. Es maksimāli cenšos izmantot sadarbību un cilvēks, kas ir Office'ā, tāpēc, ka, lai arī man ir plašas zināšanas šajā jomā, tur ir vesela kaudze profesionāļiem, kurš ir koncentrējies tieši uz to vienu produktu, uz vienu to segmentu, un neizmantot viņu iespējas un viņa zināšanas, tas būtu milzīgs grēks. Tā kā ir jāņem tas Office cilvēks un jāuzdod viņam jautājumu, jāliek viņam strādāt mūsu labā un mums viņa labā. Tā ir tā sadarbība ar Office atbildīgajiem segmentu cilvēkiem. Es ieteiktu vairāk apmeklēt citas filiāles, lai izzinātu Interkāra darbību precīzāk.
Jā, es viņus apmeklēju, es sūtīju darbinieku strādāt tur ilgtermiņā. Šoreiz es to darītu vēl ar lielāku pārliecību un sūtītu vēl ilgāk, lai viņi vēl vairāk spētu uzsūkt to informāciju, jo tā pieredze ir neatsverama. Problēma ir tas, ka Interkāra sistēmā tās filiāles lielākoties nedraudzējās. Ar tuvākajām mēs to nevaram izdarīt. Mēs varam izdarīt to ar tālākajām, kuriem mēs neesam tieši draugi. Es visu kaut ko redzu. Es redzu dronu, kas ved detaļu. Es redzu elektroauto sev pilsētā, jo tas ir tas, ko es varu izdarīt. Un es zinu, ka ar to sasniedzamību, ko viņi veic, viņš man der tieši pilsētā.